Sveiki, trešais stāsts par manu pieredzi pašregulācijas coachingā un kā klientam. Un šodien es gribu pastāstīt par to, kas notiek starp sesijām, jo nav jau tā, ka klients visu laiku, katru nedēļu ir tikai sesijās. Protams, ir periodi, kad tas ir tieši tā, bet arī tad ir starp to vienu nedēļu un nākamo nedēļu ir starposms. Un visbiežāk jau tad, kad mēs jau tādu ilgstošāku, apzinātāku ceļu ejam, tad tas ir stāsts par vēl garākiem starp periodiem, starp posmiem. Un noturīgas un stabilas pārmaiņas ir par to, ka cilvēks šajos starp posmos, viņš turpina iet šo te ceļu, un viņš spēj šo ceļu iet ne tikai tad, kad viss ir labi, bet arī tad, kad ir kaut kādi dzīves izaicinājumi, un par to es šodien arī vairāk pastāstīšu. Jo teiksim, tas var būt kaut kāds periods tāds, kad mēs ļoti krītam iekšā bedrēs, un mums visu laiku vajag atbalstu, lai mēs turamies virs ūdens līmeņa. Reizēs teikt tā, ka ja tāds atbalsts ir ilgstoši nepieciešams, tad ir jautājums, vai tā ir pareizā metode, vai tas ir īstais speciālists, pie kā iet, jo tā ir savu veidu arī tāda atkarība un var liecināt arī par to pašu neresursu stāvokli. Nu, lūk, un kas tad ar mani notiek starp sesijām? Bet tam, kā es teicu, ir viegli dalīties un arī viss ir baigi forši no malas izskatās, tad, kad mēs esam, tad, kad viss iet kā pa sviestu, viss ir kā bija saplānots un viss ir forši. Bet dzīve ir dzīve un viņi izspēlē visādus jokus. Un arī tie, mammas, kam nav bērni, arī tāpat ir kaut kādi apstākļi, notikumi ārpus kontrolas zonas, un kam ir bērni, un kam viņi vēl ir maziņi vai pusmaziņi, tad vēl jau vairāk jūs zinat, par ko es runāju, kad mēs runājam par to, ka ir ārpus kontrolas, ārpus mūsu kontrolas kaut kādi apstākļi, ar kuriem nav mums vienmēr tā, ka ir tie papildu resursi, ka mēs varam vienkārši nodeliģēt kaut kādas lietas. Protams, kaut kur tas var būt jautājums par deliģēšanu, bet kaut kur tas ir jautājums par tādu balansu, ka ir arī, mums ir dažādas lomas, un arī man ir mammas loma un citas lomas, un tad, kad notiek kaut kādi šie izaicinājumi, tad tās ir tās stresa situācijas, kurās jautājums, kas tagad notiks. Lūk, un ir ļoti, ļoti svarīgi šajā te starp posmā, tad nenokrist, neapstāties, bet visbiežāk, jo mēs krītam, apstājamies, mēs iekrītam kaut kādā varbūt apātijā vai sākam savus pašrealizācijas vai citas kaut kādas idejas atcelt, pārcelt, un es arī esmu tam gājusi ļoti daudz cauri. Plus, tad, kad mēs neesam resursu stāvoklī, kad bāzes līmenī, teiksim, es kā mamma neesmu izkulējusies, tad es neesmu pilnīgā resursu stāvoklī, un tad ir vieglāk iekrist arī tā saucamajos kaut kādos negatīvajos ieradumos, kas pa lielam nosūc to enerģiju. Un šajā periodā, šajā reizē es ļoti, ļoti spēcīgi pamanīju, kāda ir atšķirība, ja es runāju par manu kā coachinga klienta pieredzi un cilvēka pieredzi, kas iet šobrīd arī pašregulācijas coachingu. Un šīs te apmācības, par kurām es esmu dalījusies, tad ir ļoti, ļoti liela atšķirība, kā bija toreiz, kādreiz, kad Irīna nolikās un atcēla, pārcēla, un kad nebija spēks uz ļoti daudzām lietām, un kā ir tagad, kad man ir fokus tomēr uz šo te manu resursu stāvokli, kad es skaidri zinu gan pati, gan pēc saviem saules iedegšanas mehānismiem, kas ir no astropsiholoģijas, gan pēc savas vilkmes, pēc savas intuīcijas, gan pēc dažādām citām, teiksim, metodēm un pieejām, kas tieši man, individuāli man, visvairāk, vistrāpīgāk paceļ šo resursu stāvokli, un tas ir fokus, tā ir tāda spēja neizsijāties uz šajā periodā galvenajām tēmām, galvenajām lietām,
kas manā gadījumā ir šīs te mācības, kas ir astropsiholoģijas projekts meistariem, kur es gribu iedot pilnā apmērā, kvalitatīvi, šodien es novadīju 2,5 stundas nodarbību, kvalitatīvi resursā, un kā tas viss vēl iet balansā ar visu pārējo dzīvi. Lūk, un tā spēja turēt fokusu, tas arī nav kaut kas automātisks, tas ir kaut kas, pie kā mums ir jāpiestrādā kā cilvēkam, un to es tātad, ja es sasaistu to ar coachinga klienta rezultātiem un pieredzi, tad man viens no lielākajiem vadmotīviem ir dēļ kā lielāka, dēļ kā augstāk es to daru, un es jau savā pirmajā stāstā dalījos, šis ir 3. stāsts, pirmajā stāstā es dalījos par to, ka man ir absolūti pilnīga skaidrības sajūta, dēļ kā augstāk, es vispār dēļ kā lielāka, dēļ kā jēgpilnāka es daru principā jebkuru savu darbību. Un pretstatā tam, ka jebkurš negatīvais kaut kāds ieradums, scrollēšana, kūciņas es ēdu, bet ja es viņas tā kā ēdu pa daudz, vai citas visādas, negatīvās domāšanas, runāšanas un tā tālāk, kā tas viss man attālina no tā, ka dēļ kā lielāk es vispār esmu un daru, un dēļ kā lielāk man ir vērtīgi turēt šo te fokusu. Un, ja es runāju tātad par šo posmu starp sesijām, kas notiek ar mani kā klientu starp sesijām, tad šajā periodā es pamanīju to, cik būtiski ir atšķirības starp toreizējo, kādreizējo Irīnu. Un tagad, kā ir kaut kādi apstākļi ārpus manas kontroles, tie paši bērni, vai, teiksim, šīs nedēļas bija arī ļoti interesants man pamanīt, kas vēl man nosūca enerģijā, un tie ir arī gan neizdarītie kaut kādi darbi, gan man bija vairākas tādas martā interesantas un nozīmīgas pieredzes, kas notiek ar manu stāvokli, ar manu enerģiju, ar manu iekšējo sajūtu, tad, kad kaut kas tiek darīts pret manām vērtībām, un pat nevis es to daru pret savām vērtībām, bet es jūtu, ka tur, kur es esmu iesaistīta, kaut kas iet pret maniem principiem, pret manām vērtībām, un es sapratu, ka tas man ļoti atņem, vēl vairāk pazemina to manu resursu stāvokli. Tā bija ļoti interesanta atklāsme priekš manis, ar kuru es refleksēju, pamanīju sev, atzinu sev, tālāk refleksēju, un tālāk es jau sāku apsvērt, kā vai es pati ar to tikšu galā, man pietiks, ka es pati ar sevi izēju šo procesu, vai es to pacelšu kā tēmu kādā no tām pašām coachinga, vai terapijas sesijām, jo, ja tas nosūc man enerģiju, un ja es to neatrisināšu, tad tādiem vai citādiem, kaut kādiem paņēmieniem, tad jāsaprot tas, ka tas visu laiku, ka kaut kādas tādas situācijas notiks, ka viņas visu laiku tā kā mani vilks apakaļ. Protams, ka neviens negrib vilkties apakaļ, viens solis priekš, divs apakaļ, viens solis priekš, divs apakaļ, lūk, un visa šīta skaidrība, dēļ kā lielāka, šīta spēja turēt fokusu, šī te, tāda vērotāja pozīcija, pamanīšana, tas viss nav tāpēc, ka es esmu tāda piedzimusi, tas viss ir tāpēc, ka es esmu to atstrādājusi caur dažādām mācībām un caur šīm te coachinga sesijām, par kurām ir šie te pieredzes stāsti, ka tas neveidojās pats no sevis, ka nereti ir tā, ka mēs uz kādu skatāmies, un mums liekas, ka wow, tas cilvēks, viņš ir tāds piedzims, vai viņam viss tā sanāk, un viņam jau tā sanāk, bet tur ir 101 arguments, kāpēc viņai jā, un kāpēc, teiksim, kādam nē. Ar šiem te piemēriem un tādu atklātu dalīšanos es mēģinu parādīt to, ka jebkuram ir iespējas atstrādāt, sevī šīs te kvalitātes, šīs te izpausmes, un ka, tas ir darbs ar sevi, bet viņš atmaksājās, neskatoties uz to, ka šīs te nedēļas, viņas principā, kā es saku, ir ar daudz izaicinājumiem un tādā, teiksim tā, nav tādā pilnā resursu stāvoklī,
tā spēja, mans lielākais ieguvums ir spēja nepazaudēt fokusu, spēja izdarīt šīs te fokusā esošās lietas kvalitatīvi un spēja turpināt parūpēties par savu resursu stāvokli, neskatoties uz to, ka ir šie te ārpus manas kontrolas zonas apstākļi, ar kuriem es gribot, negribot kā mamma saskaros, un tālāk jau tas mans piemērs, ko es teicu, ka tad, kad es esmu kaut kur notiek kaut kas pret manām vērtībām, tas ir daļēji ārpus manas kontrolas zonas, jo daļēji es varu to ietekmēt ar komunikāciju, ar darbu ar sevi, ka mēs zinām, notikums ir 10%, 90% ir mūsu interpretācija, bet arī ar komunikācijas es mainījusi savu stilu un savu pieeju, un es korekti, bet reizē drosmīgi seju un pasaku atklāti, ka nē, tā nebūs, es tam nepiekrītu, jo mana vērtība ir tāda, un tā kā, ka nojuku bišķiņ, jo aizdomājos, ka par to es vairāk plašāk Telegram grupiņā tā atklātāk padalījos, bet arī šeit šī stāsta kontekstā kaut kā gribējās pieminēt šo tēmu, jo daļēji tās ir citu cilvēku rīcības, kas ir ārpus manas kontrolas zonas, bet mana attieksme un mans domu gājiens, mana emocija, mana enerģija, tas viss ir manā kontrolas zonā, un mana izvēle, ja es esmu miedarbībās, ar kaut kādām situācijām vai cilvēkiem, tad mana izvēle ir vai un kā es to komunicēju, un pat, ja es, piemēram, izvēlētos neko nedarīt, tad arī iekšā necepties par to, vai arī iet pie kāda, lai man palīdz atstrādāt, to cepšanos. Lūk, tā kā šajā stāstā es gribēju izcelt šīs te pozitīvās pārmaiņas, kuras es skaidri redzu, ka ir cieši saistīts ar manu kā klientu lomu, manu kā mācībnieka, pie cita skolotāja lomu, un tādu, kā ziniet, tāds dzīves praktiķis, dzīves prakse, ka to visu mēs ne tikai sesijās vai mācībās pārunājam un pēc tam līdz nākamajai reizei, bet ka pa vidu starp sesijām un starp mācību sesijām, jeb nodarbībām, nemitīgi notiek tas darbs. Un tas ir tas, no kā ir, kas ir atkarīgs no mums katra, un tas ir tas, no kā ir atkarīgs rezultāts. Jo ļoti bieži ne coachings, ne terapija, ne citas kaut kādas metodas nestrādā, nevis tāpēc, ka cilvēks speciālists vai metoda nestrādā, bet tāpēc, ka cilvēks starp sesijām viņš nedara to savu artaviņu, to, kas viņam ir jādara. Lūk, tā kā noslēgumam es arī jums gribu ne uzdāvināt, bet aktualizēt šo te jautājumu, vai tu zini, daļ kā lielāka, daļ kā augstāka tu kaut ko dari, jo tad, kad tu to zini, tad vairs nav jautājumu par motivāciju, vairs nav jautājumu par saņemties, vairs nav jautājumu par kāpēc tur darīt vai nedarīt. Tas viss vienkārši atkrīt un pazīstot sevi, tu ej savu ceļu, pazīstot sevi un zinot dēļ kā lielāk, es eju savu ceļu. Tas ir šodienai 3. stāstam.